Šajā sērijā ķeramies pie BMW E61 ar N47 dzinēju, kam nepieciešama ķēžu maiņa. Veiksim dzinēju defektāciju un vispārīgu apskati, lai saprastu tā reālo stāvokli. Paralēli novērsīsim eļas noplūdes un savedīsim kārtībā piekari, lai auto atkal būtu uzticams ikdienā. Nu, sveicināti! Kamēr 93. stāv, ienācies vēl viens autiņš BMW E61 faceliftiņā. Jūs domāsiet, ko mēs viņam darīsim, jā? Varbūt tagad jau viss ir skaidrs. N47 motors. Ko tad N47 var darīt? Mainīsim ķēdes, protams. Ko sākam darboties? Protams, ka sākumā noņemsim akumulātoru. Nu, atvienosim, neņemsim nost. Visas šitās plasmasiņas, šie modernie auto. Ak, šie modernie auto. Ārprāts, visas šīs šausmīgās plasmasas un visas šīs izolācijas. Ārprāts, šausmas. Mums jau ir šausmīgi. Nu, ko darīt tā? Un pirms varam ciet bagažnieku, viņš ir elektrisks, jā? Aiztaisim ciet slēdzeni, lai pēc tam nav jāložņā pa bagažniekiem svešiem. Un tagad jau varam likt uz pacēlāju kājām un ķerties klāt. Ņemam nost visas plasmasas liekās. Nu, ne liekās, bet kas traucē tikt tur klāt pie darbiem. Un jā, tālāk jau viss pašsaprotami. Nāk kārba nost. Nu, protams, pirms tam izpūtais kardāns. Vairogi visi. Tā kā skatāties. Nu, pirms kaut ko jaucam ārā, te vispār uzmetam aci ātri motortelpai. Šī mašīna ir svaigi nopirkta no plača. Un ferukupi te visi ir ļoti skaisti samazgājuši. Viss ir tīrs un smuks. Tas īstenībā ir savā ziņā labi, tāpēc, kad nu, ne labi uzreiz tā, ka tu nopērc, bet labi man kā mehāniķim, jo uzreiz pēc samazgāšanas, ja ir kaut kādas noplūdes, viņas ir tādas salīdzinoši viegli pamanāmas. Viņš viss ticis samazgāts, bet redz, kad ir nosulojis jau viss. Un tas trūbas tur apakšā arī jau ir viss nosolojušas. Rekutē kaut kas uz EGR jau ir nosulojis. Un tas viss ir ļoti labi redzams. Karteru ventilācijas trūbiņa arī viss ir nosulojis. Skatīsimies, ko var dabūt, to pasūtīsim pie reizes. Protams, ja klients to akceptēs. Un arī samainīsim, lai vismaz maksimāli visas eļas noplūdes ir novērstas. Un ko sākam jaukt ārā plasmasas? Pirms sākam darbus, nosūcam visus gružus. Ar salvetēm aizbāžam vietas, kur nevēlamies, lai kaut kas iekrīt, un sākam samarķēt vadus. Nu, rēcīgs moments. Šāncē Bračka zvana ielicis kupanā. Jābrauc palīgā izstums. Reku džēkiņš brauc un mūziku aizskatījās. Fuj, lika mūziku. Aizskatījās telefonā. Ot, nesēž telefonā, kamēr brauc. Davai, brauc atpakaļ, stumsim ārā. Mēģināt. Ja nē, tad vajadzēs pabakstīt ar goļāku. Paga. A few moments later. Nice. Jaudinieks. Davai. Nu, pēc neparedzētās rīta rosmes turpinam ar vadu marķēšanu. Un kā jau bija gaidāms, protams, viss ir šausmīgi aizaudzis. Nu, švaki. Būs kaut kā jāmēģina, cik nu var satīrīt. Jāgriež motors, lai vārsta aizvarās ciet konkrētajā cilindrā. Un jākas ārā un ar skrūgriezīti, ar putekļsūcē jāsūt reizē. Kaut kā tā, jā. Protams, ieplūdes kolektors nav labāks. Bet ar šo ir mazliet vienkāršāk. Šo aizvedam uz ultraskaņu un satīram. Ar šo ir mazliet vienkāršāk. Izstās, jā, kad viņš
nekad nav bijis ņemts nost un nekad nav bijis mazgāts. Līdz ar to tas jau pa lielam bija arī gaidāms. Pamatīgi aizaudzis. Pamatīgi aizaudzis. Nu, vēl iekšā ir arī oriģinālās klāpas, kas ir, kur katrā šajā, kā viņas izrukājušās. Tā klapa kustās, šitā klapa pat vispār nekustās. Viņas mēdz nolūst un aiziet dzinējā. Un tad ir auzas. Var arī paveikties, bet pārsvarā jau nepaveicās. Un šādā gadījumā, kad ir šāda aizauguši ieplūdes kanāli galvā, es uzskatu, ka labāk ir pat viņus netaisīt ciet ar salvetēm. Nu, protams, jābūt uzmanīgam, nevajag jau neko mest iekšā. Vienkārši tā, ka tu ar salvetu viņu aizbāz ciet, nodrūp gabaliņš un tu var nepamanīt, viņš var iekrist iekšā. Man pašam tā nav bijis, bet kādu laiku atpakaļ strādāju vienā servisā. Pirmais mans vispār darbs, tāds īstais. Un kolēģis nepamanīja, viņš gribēja kā labāk satīrīt tos kanālus un nepamanīja, mazs gabaliņš iekrita un salocīja vārstu. Dabūja mainīt vārstus par savu naudu. Tā kā, jā, būsim uzmanīgi un mēģināsim neko neiemest iekšā. Drošības nolūkos ieplūdes kanāli tiek aizklāti. Tad ķeramies klāt pie degvielas iesmidzes inžektoru demontāžas. Nu, atjaucot visu vaļā, motors patiesībā no iekšas izskatās diezgan pat labi. Varētu pat būt, ka eļas maiņas ir veiktas diezgan laicīgi, tāpēc, ka viņš viss ir tāds gaišs. Katrā ziņā, paskatoties, izvērtējot to ķēdi, viņa nav galīgi vaļīga, bet šajā daļā, kur viņai vajadzētu būt stingrai, viņa ir diezgan vaļīga. Viņu ļoti viegli var pakustināt. Uz augšu, uz leju gan nevar, tikai uz sāniem. Līdz ar to saku, ka būtu jau vēl braukus. Bet ļoti labi, ka šiem motoriem viņas maina ātrāk kā vajag. Jo tā ķēde ir reāli tā kā velosipēdam, tik maziņa. Un viņas stiepjās pamatīgi. Nu, mainīsim arī, protams, visus zobratus, visus mierinātājus, kā jau tas viss pienākās. Un ko, pagaidām aizsedzam šeit visu un ņemam nost kārbu. Nu, un paskatieties, ko nozīmē vēl jaunietim neticis sēžņtais. Visi pārspārnīši, pāniņas. Pat šīs plasmas, kas ļoti daudziem nav. Plūka uz kārbu. Viss ir vietā. Nekas nav salauzts. Var redzēt, kad ar auto ir braucis pedantisks cilvēks. Pneimo baloni aizmugurā. Protams, kā jau ievestajām mašīnām no valstīm, kur ceļi ir ļoti gludi. Visas ganīs piekaras detaļas vēl ir oriģinālās. Domāju, ka tagad jau tikai arī gada divu laikā sāks līst ārā. Visas problēmas. Bet vismaz ar dzinēju, kas ir lielākā šīs automašīnas problēma, būs tikts kārtībā. Nu, vēl jānolai eļļi, jāapskatās eļļas filtrs, ja nu tur gadījumā ir skaidrs. Tiks pieņems lēmums mainīt arī šāles, bet pagaidām izskatās, ka klients no tāda darba ir mazliet nobijies. Nu, tas pilnībā saprotams, jo tas ir diezgan dārgs pasākums. Jau arī ķēžu maiņa nav ļoti lēts pasākums, bet ja vēl tiek mainīts šāls, tas visu būtiski sadardzina. Ko, ķeramies klāt un ņemam nos visas plasmas, vienu pa vienai. Protams, kad noņemot pannas, atklājās vēl viss kaut kas. Šajā gadījumā tās vairākas lietas. Eļas noplūdes, acīm redzami eļas tek no šķupa, kas ir eļas tausts. Tur nāk O-rings. Izskatās, ka virs viņa arī ir kaut kādas eļas noplūdes. Priekšpusē skatoties, var redzēt, ka kamerā ne tik labi, bet var redzēt, ka tā kā kaut kāda varbūt eļas māja vai kaut kas tāds tur tek. Labi, to īstā nevar arī pateikt, tāpēc, ka ņemot ārā eļas filtru arī mēdz notecēt tā eļa, bet ne šī tik daudz. Un parasti jau labi meistari satīra to visu šmuci. Redz, ka vēl no šī korķa mazliet sulo eļa. Līdz ar to vajadzētu varbūt, kad samainīt tos korķus ar visiem O-ringiem.
Vēl ļoti būtisks defekts. Galvenais skriemelis. Viņš ir pamatīgi saplaisājis. Un viņš arī ir slimā vieta šiem modeļiem. Viņi mēdz pārplīst, un tad tas skriemelis tur izārda visu. Un, kad viņš ātri griežoties atdalās no sava tā centra, viņš daudz ko tur paķer līdzi, visas strūbi, ir redzēts visādi gadījumi. Ir redzēts arī, kad viņš tur paliek uz vietas vienkārši un neko neizārda. Nu jā, un stabilizators tienim buksītes ir mazliet jau padilušas. Un kaut kā tā, jā, un, protams, jo vairāk jauks visu nost, jo vairāk kas atklāsies. Nu jā, arī izdomājam to skriemeli mainīt obligāti gala blīvslēgu. Var redzēt, ka mazliet arī sulo no kartera blīvas, bet tas ir viss iekļauts ķēžu maiņas darbā. Kartera blīvu mēs mainīsim. Karters tiks ņemts nost, lai varētu samainīt eļas sūkņu zobratu un eļas sūkņu ķēdi. Nu ko, ņemam nost izpūtēju. Ņemam nost izpūtēju vairogu, kardānu un ņemam nost kārbu. Ņemam nost izpūtēju un, protams, arī visus izpūtēju karstumu izlējušos vairogus. Nu, protams, kad katrs solis, kas tiek izdarīts, parāda jaunas defektus. Karājošais gultnes arī ir ar plaisu augšpusē jau. To noteikti arī mainīsim. Pārsteidzošā kārtā mufta ir diezgan laba. Ir jau plaisas, protams. Noteikti arī ir oriģinālā. Bet viņa ir laba. Nu, piedāvāsim klientam, protams, visus variantus, tad jau redzēs, ko viņš teiks. Nu, bet karājošais gultnes gan obligāti ir jāmaina. Tas jau ir savu nodzīvojis. Redaktors izskatās, ka nesulo. Tas arī ir labi. Un ko darbojam mēs tālāk? Redzēsim, ko vēl nākamie soļi mums parādīs. Lai noņemtu pārnesumu kārbu, protams, ka sākumā ir jānoņem kardāns. Sākam ar atskarošanu no reduktora puses, pēc tam jau atskarojam kārbas daļu. Pāris veiklas kustības ar kazaskāju un kardāns ir nost. Atskarojam arī visas ātrumkārbas skrūvas un visas loriņas, kas traucē, lai to noņemtu. Tā no Anģa man ir atnācis palīgā noņemt kārbu. Un pirms kārbas noņemšanas obligāti nedaudz iesildamies. Nedaudz muguru. Tad īpašu uzmanību pievēršam kāju pirkstiem. Jo, ja sastieps kāju pirkstu, kreiso mazo, kreisās kājas, tad Iesildām rociņas. Tad vairs kārbas necelās. Iesildām rociņas, 20 jumping jacki, 15 presītes, pietupieni. Un ko? Varam sākt traust nost kārbu. Ko tagad nāks ar zīmeni? Tūlīt jāiesprauž kamera. Bloķi uzreiz varētu kaut kā izbāzt. Jā, to mēs arī tā izdarīsim. Tas viss jau ir nost. Visu jau Daniels ir izdarījis. Kā tā. Kur esam? Uz to mūcu uzreiz, ja? Pa dūlu. Laikam viss ir nosti. To jau tūlīt redzēs. Tur jau nekā nevar būt. Tur ir padomā. Padomā pats, kā mēs darām, ko es ņemu, ko tu ņem, vai viens priekš, viens aizmuguri vai no sāniem. Nu, nav, ņem priekš. Arī keist. Ot šitā, jā, tu uzauc uz leju. Ideāli. Tik viegla viņa. Ot, alumīnija kārbas mādiņas jau viss jau. Esam smagā. Tā, nu ko? Un šeit mums paverās šis brīnišķīgais skats. Divmasu sparas, ārprāts, tādas tehnoloģijas. Oi, nu viņam ir diezgan liela lufta. Vai jaunu oriģinālu. Jā. Kur tas laiks, kad vēl Lux bija labs brands? Tagad jau Lux ir pilnīgs mēsls. Labi, varbūt ne pilnīgs, bet viņš katrā ziņā nav vairs tas, kas bija. Tikai keramiski. Jā, un gaismiņi ar man izlādējās. Nu, labi. Ņemam nost Spirorate and Sejug. Skatāmies, kas tur apakšā. Tā, pievēršam uzmanību, ka šis mazais blīvslēdziņš, kas ir uz kārbas pārslēdzēja dakšas, tas
pārslēdzēja asis pareizāk. Tas arī ir pamatīgi nosalojis. Un, pirmkārt, tur zūd eļļa. Otrkārt, viņa tek uz kārbas galvenās asis. Un tā galvenā asis to eļļu izmet pa visu kūzelu un tā tālāk. Līdz ar to samainīsim arī šo pie reizes, kamēr kārba nost, tas ir krietni vienkāršāk. Ārā viņu dabūt ir grūtākais, kamēr kārba virsū, jo tur maz vieta, nevar īsti nekāds instruments iebāzt un tā tālāk. Protams, arī samazgāsim to visu. Kārbas buks it kā ir ok. Viņš viss ir tāds ļurīgs. Un īstenībā sajūkam izspiedēja gultnes arī ir ar pamatīgi iedilušām gropēm. Pamatīgi iedilušām gropēm. Principā pie šī visa vajadzētu noteikti to sajūgu mainīt. Visu komplektu ideāli jau būtu ar spararatu. Principā, pa kaut kādiem 5 zobiem viņš nosteigā. Paņemsim, teiksim, šo vietu, atzīmēsim. Tas ir šis zobs. Un re, kur ir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ar pus zobi. Jā, paskatās, cik viņam vajadzētu būt. Man jau liekas, ka viņš jau būtu jāmaina. Salvi ir nokalpojis. Mums varam redzēt atpēc arī līdz galam vaļā. Noņemsim nospastīsimies pašu disku, kā viņš izstās. Ņemam no sajūga izspiedēja disku. Un arī pašu spararatu. Tā, noņemot no sajūgu un spararatu, protams, izrādās viss ir pamatīgi sadils. Vairs tās rievas pat īsti neredz. Kaut kādas minimālas, gandrīz līdz kniedēm. Kurus, viss komplekts ir oriģinālais BMW. Pēc uzrakstiem var redzēt, viss ir BMW oriģinālais. Principā ir jau savu nokalpojis un būtu jau arī jāmaina. Kā pēc izpūtēja var redzēt, ka pērikupi jau ir pārstrādājuši, uzvilkuši šausmīgi dārgās šuvas. Un tā kā mašīna ir pirkta pavisam nesen, ar šuvas tikko sākušas rūsēt. Tas ir skaidrs, ka to ir izdarījuši pērikupi. Brutālas pusēm pārgriezuši. Brīnums, ka vispār neko garām nepūš. Noņemot sparratu, atklājās, ka te saļņiks, ja blīvslēks nav tecējis, vairāk te solo viss no kartera blīvs. Tas tur nav svarīgi, jo tas viss tiks mainīts. Tā kā tā, ņemam nost vākus, skatāmies, kā izstās ķēdīts. Esmu salicis dzinēju pa metkām. Esmu uzlicis arī dzinējam atbalstu, lai varu, iekārt dzinēju, lai varu palaist lejā pusrāmi un noņemt eļas karteri. Pēc tam jau, kad viss ķēdes būs noņemts, noņemsim arī abas sadals vārpes un samainīsim tur apakšā ar tādu O-ringu. Tagad viņi netek, bet, kad viņi sāk tecēt, tad pie sprauslām tek eļa. Samainīsim pie reizes arī to, kamēr motors ir tik tālu izjaukts, lai pēc tam atkal klientam nav nekādas problēmas. Un ko? Ceļam augšā, skatāmies, kas tad lācītim ir vēderā. Sākam ar to, ka palaižam uz leju pašu pusrāmi, un tad jau atvelkam vaļā kartera skrūvus. Un, kad karteris ir atskrūvēts, paceļam dzinēju nedaudz uz augšu, lai atbrīvotu vietu tā izņemšanai. Kad tiek atvilkts vaļā augstspiediena degvielas sūkņa zobrats, ņemam nost pašu ķēžu vāku. Noņemot nost vāku, protams, redzam, ka viss ir oriģinālais. Un visticamāk jau, ka nekas nav mainīts, bet tā kā 100% sapratīsim, kad nav vai ir mainīts, izņemot ārā spriegotāju. Šis ir hidrauliskais spriegotājs, šis ir tā kā hidromehāniskais spriegotājs. Izņemot ārā to sapratīs, vai tas ir vecā vai jaunā tipa. Es, protams, pasūtīju oriģinālo jaunā tipa. Vecā tipa īstenībā, godīgi sakot, vairs nevarēja nemaz dabūt. Tas ir labi, viņi noteikti ir, vienkārši rūpnīcas neražoja, sapratu, kad nav jau vairs jēgas to veco tipu. Ir jauns uzlabotais. Var sakot, kaut kā tā, jā. Un ņemam nost visas vecās ķēdes. Gaidam vēl, kamēr atnāk jaunās ķēdes, mierinātais krūvs, pilnīgi viss jauns oriģinālais, kā jau man patīk. Un liekam visu kopā. Pirms tam, protams, satīram virsmas. Un ķeramies klāt pie veco ķēžu demontāžas.
Sākam ar spriegotāju un mierinātāju demontāžu, un tad jau ņemam nost arī pašas ķēdes. Tad, kad ķēdes ir noņemtas, rūpīgi ievērojam arī tīrību, attīrot un attaukojot virsmas ar bremžu tīrīšanas līdzekli. Nu, ja jūs zināt mani, jūs zināt, kad man ir fetiši. I knew there was something wrong with you. Now it all makes sense. Uz oriģinālajām detaļām. Nu, pa lielam visas detaļas ir atnākušas. Kaut kāds, laikam, 2 skrūvītes vēl nav. Ir gan ķēdes, gan zoberti, gan spriegotāji, gan mierinātāji. Viss ir oriģināls. No ķēdēm pilnīgi viss ir oriģināls. Eļas, sprausliņa, viss skrūvītes. Viss ir oriģinālais. Nu ko, es domāju, ka izpakosim, salīdzināsim, cik tās ķēdes ir izstiepušās. Nu, esmu salicis jaunās ar vecajām ķēdītēm kopā. Nu, ir jau bīšīt jau ir visas pastiepušās. Šī vismazāk. Sadalas atkal ķēde uz sadalas vārcām, kas nāk tā visvairāk. Ārprāt. Šausmas, jā. Kurš ar tik vecām ķēdēm brauc? Paskatoties uz zobertiem arī, viņi ir tā kā mazliet, varbūt kamerā tik ļoti neredz, bet tās visas sēžas ir tādas jau ovālas uztaisījušās. Visi tie zoberti. Nu, nepavelti jau, kad maina visu. Nu jā, un re, kur ir jaunā un vecā tipa spriegotājs. Un vecais ir jau arī jau dzīvi redzējis. Liksim kopā. Visu, protams, jaunu. Un tad jau brauks vēl ilgi un dikti. Nu, un ar klientu novienojamies, ka mainīsim ieplūdes kolektoru. Jo, nu, tās klāpes, viņas ir ļoti sūdīgas. Nu, šitā toča tulīt notrūks. Nu, nav ko riskēt. Samainīs ķēdes un tagad pēc tam motoru mainīs. Un tas jau pa dūlu bišķiņ. Pa dūlu mazliet. Pa ne, Aģi? Jā, bez šaubām. Jā, tā kā... Ja šitam saplīsīs tās klapas ielidos motorā, tad man šeit iedzīgākais variants būtu svapot ēdējus. Bet varētu. Šito varētu Kontentam sēs tajā iemest. Iemest sēs tajā TDS un tad tikai Tā kā, kas varētu būt viss interesantākais TDS swaps, tā kā, ja ir kādas labas idejas, droši ierakstīt komentāros. Jā, priecāsimies uzklausīt. Viens swaps mums jau pašlaik ir procesā, bet par to... Par to neviens neiedomās. Tas būs tāds, ko neviens komentāros nekad vispār neuzmanēs. Kamā mēs swaposim TDS. Jā, bet kaut kādu otro līmeni jūs varētu tā kā ierakstīt. Sneak peeku var iedot. Jauno detaļu atpakošanu atstājam kā mazo saldo uz nākamo sēriju. Ar to arī šī sērija noslēdzas, bet galvenais vēl tikai priekšā. Liksim virsū jaunās ķēdes, nomainīsim nepieciešamās dzinēja blīves un veiksim piekaras remontdarbus. Un pats svarīgākais – notestēsim šo auto darbībā.